Sveiki vēlreiz, jā. Tātad par neseno pakistāņu uzbrukumu sievietei vai meitenei, kurā tur Tallinas ielā vai kur tur, un ka viens čalis atsita baru pakistāniešu. Un par Latvijas tiesu sistēmas izvēlēto klusēšanas un situācijas un gadījuma ignorēšanas veidu. Kāpēc nevar būt pierādījumi tam, kad pakistānieši uzmācās uzbruka sievietei? Kaut vai tādēļ vien, kad tie mullāpi, tie kretīni, es zinu no Londonas, kad es Londonā dzīvoju, strādāju, kā viņiem ir, kad, mēs gājām ar vienu latviešu kompāniju, bijām mazliet iedzēruši. Es tajā visā nepiedalījos, es biju tāds tā kā, no malas vairāk vēroju, ja? Jo bija savā veida piesardzīgs, jo zini, ka tur alkohols, tur ir problēmas, ja? Izsakot tā, tur tā kā pievienojās viens tāds pakistānis, vairāk tā sarunu veidā, ja? Un kāds no tās kompānijas bija, kaut ko viņam ne tā pateicis, vai sāk grūstīšanās, vai kas. Un bija tā, ka tie pakistāņi ir no vienas puses diezgan kretīniski. Un tas tā izbaužas ar Latviju, diemžēl. Jo Latvija palikusi tāda pat miskaste kā pārējie rietumu pasauli. Tad, lūk, par konfliktiem runājot, ar viņiem ir tā, ka bars vienkārši uzreiz no kurienes parādās, notiek kaut kāda darbība, piņas un kaušanās, ja tā kā toreiz Londonā konkrētajā gadījumā tur aizgāja ķēdēm variants, ja, kad, vienam tur ausi pa ausi ievilka un asiņoja tam līdzīgi, ja. Īskotā tas kautiņš bija tāds baigi īsais. Tas bars, nezinu, kurienes parādījās ar ķēdēm, un ne tikai, un pazuda. Izsakotā, cik viņš ātri parādījās, tik viņš ātri arī pazuda. Tur nav laiks, lai izsauktu mentus, policiju saucamo. Viņi noteikti negaidīs, kamēr atbrauks kaut kādi menti, ja, policija, ja. Viņi tur noteikti negaida, viņi pārāk slīpēti. Viņi tiešām tie babai ir pārāk slīpēti. Un tā tas viss notiek Latvijā, tātad sakiet paldies pseidonacionāļiem, sakiet paldies regresīvajiem un citiem kretīniem, kas viņus salēd iekšā, kas ir veicinājuši imigrāciju. Tā kā balsojiet par regresīvajiem, par pseidonacionāļiem un imigrantu Latvijā būs vēl vairāk. Vēl vairāk nekārtība, vēl vairāk kraima, tas ir noziedzības, vēl vairāk izvarot sieviešu, vēl vairāk sadarstu cilvēku uz ielām un tam līdzīgi. Tā kā uz priekšu. Un Latvijas tiesas sistēma loģiski, kad negribēs izmeklēt un vilcināsies ar tādiem gadījumiem, jo pirmkārt, kā es teicu, tie kretīni baros, cik ātri viņi ir parādījušies, tik ātri viņi pazūd. Tur menti taču nespēs noreaģēt. Un kamēr tu sauksi policiju, tikmēr viņi jau būs, tie kretīni būs jau pazuduši pirms policija ierodās. Tad tā kā kāda jēgas ar policiju, kad kamēr atbrauks policija, tikmēr viņi sen jau vairs nebūs. Kaut kā tā.